Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Vai tu saproti? Šīs dienas atmiņas pants ir no Romiešiem 1. nodaļas 16. panta. Tajā rakstīts: jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka palīdzot citiem izprast Bībeli, mēs kalpojam tam kungam. Tā kunga eņģelis runāja ar Filipu, tētis lasīja. Kā tev šķiet, vai eņģelis ar mani kādreiz arī runātu? Trevors pajautāja ar mirdzošām acīm. Tētis pasmaidīja. Tas tiešām būtu lieliski, vai ne? Jā, iespējams, ka kādreiz Dievs var izmantot eņģeli, lai ar tevi sarunātos. Tomēr neatkarīgi no tā, vai tu dzirdi Dieva vēstījumu caur eņģeli, Bībeli vai kādu dievbijīgu cilvēku, ir svarīgi, lai tu paklausītu tāpat, kā to darīja Filips. Viņš papliķēja Trevoram pa muguru un viņi turpināja lasīt. Eņģelis sacīja Filipam: sagatavojies ceļam un ej uz dienvidiem, dodies pa tuksnešaino ceļu, kas ved no Jeruzālemes uz Gazu. Tā nu Filips sagatavojās un devās ceļā. Tētis pacēla acis. Vai tu dzirdēji? Viņš jautāja. Eņģelis Filipam tikai pateica, kurp doties. Viņš nepateica, kāpēc vai kas notiks, kad viņš tur nonāks. Taču Filips neuzdeva jautājumus, viņš vienkārši devās ceļā. Tētis lasīja tālāk. Ceļā viņš satika vīrieti no Etiopijas, kas kalpoja pie Etiopijas ķēniņienes kā dišciltīgs galminieks. Viņš pārzināja visas ķēniņienes mantnīcas. Tētis skaļi domāja. Etiopietis diez vai ceļoja viens pats, viņš bija dišciltīgs galminieks, viņam droši vien līdzi bija karavīri, kas viņu aizsargāja, kā arī kalpi. Tētis atkal turpināja lasīt. Etiopietis bija devies uz Jeruzālemi lūgt Dievu, un ceļā uz mājām viņš sēdēja ratos un lasīja no pravieša Jesajas grāmatas. Gars sacīja Filipam: ej klāt pie viņa ratiem un turies tiem līdzās, un Filips paklausīja. Viņš to atkal izdarīja, Trevors iesaucās. Dievs atkal runāja ar Filipu. Tā tiešām bija, tētis teica, un Filips atkal uzreiz paklausīja. Es domāju, ka tāpēc Dievs varēja tik labi izmantot Filipu. Filips bija cilvēks, kurš ieklausījās, un viņš vienmēr bija dedzīgs izpildīt Dieva vēlmes. Klausies pārējo stāstu, tētis turpināja. Viņš dzirdēja vīrieti lasām no pravieša Jesajas grāmatas. Filips jautāja: vai tu saproti, ko tu lasi? Kā gan es to varētu, kad neviens mani nepamāca, atbildēja etiopiešu galminieks. Tad viņš uzaicināja Filipu iekāpt ratos un sēdēt ar viņu. Es domāju, tad Filips saprata, kāpēc eņģelis viņu sūtīja uz tuksnesi, Trevors teica. Es domāju, ka tev taisnība, tētis piekrita. Etiopietis lasīja pantu, kurā teikts: viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, viņš tika pazemots un apkaunots. Etiopijas galminieks paskatījās uz Filipu un sacīja: lūdzu, pasaki man, par ko pravietis te runā? Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Un vai tu zini, kas notika tālāk, tētis jautāja? Kas tad? Braucot pa ceļu, mācoties kopā, viņi nonāca pie ūdens, un etiopietis teica: paskaties, šeit ir ūdens, kas man traucē kristīties? Tā nu Filips viņu kristīja. Un vai tagad tu zini, kas notika tālāk? Kas tad? Bībelē teikts, ka tā kunga gars Filipu aizrāva prom, un etiopietis viņu vairs nekad neredzēja. Oho! Trevors izsaucās. Tētis pasmaidīja. Šis stāsts mums patiešām parāda, ka Dievs darīs visu, kas vien vajadzīgs. Viņš atradīs veidu, kā sasniegt kādu, kurš vēlas viņam kalpot, un viņš izmanto cilvēkus, kuri viņu jau pazīst, lai palīdzētu citiem saprast Dieva vārdu. Kā tev šķiet, vai kādu dienu viņš izmantos arī mani? Trevors cerīgi paskatījās uz tēti. Tētis apķēra Trevoru un apskāva. Es esmu pārliecināts, ka viņš to darīs.